Labdien visiem! Šodien mums uzdevumā ir piekarināt šos te gaismas ķermeņus Amarokam priekšā. Viņi tur gan ir bijuši, bet dēļ Latvijas skatas īpatnībām nācās ņemt nost. Bet ir tas, ka te ne viss ir zolīdi pirms tam salikts, jo te ir kusis ārā drošinātāja vieta. Šī te bijusi, un arī tas relējs ir tāds padzīvojis. Te ir vēl viens relējs, viņam arī nāk tādas oranžās mirgojošās lampiņas tur. Tā kā ceļa dienas lampām, mašīnām šitās te. Tik tālu tikām, ka paskatījāmies, cik katra šī lampa atsevišķi ēd. Viņa principā tajā darba režīmā ir kaut kādi 5,5 ampēri, 6. Tā LED bārs ir diezgan mazēd, viņš kaut kādi 8 bija. Un tad no tā viss ir jāizdara secinājumi, cik resnas vadus, cik resnas relejs, nevis liels likt, lai nebūtu tā, ka pēc gada atkal kaut kas izkūst un atkal ir jāremontē. Mēģināsim visus kaut kādiem štekerīšiem likt tādiem lielākiem, lai viss ir arī noņemams. Un centīsimies arī pēc iespējas visur hermētiski, lai būtu, lai nav tie ar vaļējiem kontaktiem kaut kas. Lēnām mums darbi iet uz priekšu. Resti noņēmām, te ir iekšā tās vienas lampiņas. Beigās gribēju tā kā kaut kādu tādu lielu kopējušu tepseli, bet līdz ar to, ka te viss ir jāvalk caur tā resti, tad iznāk tā, kad ir jāliek. Es jau te uztaisīju, saimnieks bija nopircis šitādus te. Tie gan ir tādi ķīnieši, bet labi, viņiem vismaz ir gumiņas aizmugurē un diezgan ok, bet īstenībā šitie te jāvalk kaut kas no jauna un tie vadi tur jādabū, kaut kādos vienādos garumos. Godīgi sakot, trāk var pataisīt, jo nenormāli daudz laika. Tas nav tā, ka pieskrūvē lampu kaut kādu vadu. Var jau arī tā iemet vienkārši vadu kaut kur kaut kā. Bet īstenībā Rek jau redz, piemēram, šeit jau ir rīvējies, viņš nav ritīgi nostiprināts. Viņš ir brauc pa zemes ceļu rīvējis. Un parasti jau visas problēmas ir tur, ka kaut kas ir vilkts pa jaunām vai aiztikts. Tāpat jau viss tā relēja sistēma ir tāda, Godīgi sakot, agrāk diezgan skeptiski izturējos par to, ka cilvēki lika, kaut ko valkot elektroinstalācijā, lika kaut kādus šitos te, kā dzīvokļu vadus saucamos, piemēram, mīksto dzīslu, bet īstenībā tagad es tomēr uzskatu, ka tas nav slikts variants, jo tur jau sanāk tā kā ir, dubultā izolācija un to ārējo pārīvēt diezgan grūti. Un principā tā vara dzīsla, viņa jau neko neatšķirās no šīs te auto. Principā jā, tā kā šiteni, tas tāds pat dzīvokļu vads vien ir pēc idejas. Mēs gan nevilksim dzīvokļu tos vadus, bet sadzīves, teiksim tā, ne dzīvokļi. Bet principā arī tas nav slikts variants, jo es domāju, ja te būtu uzvilkts tāds, 7 dzīslu vai cik tas sadzīves vads, tad būtu diezgan ok. Uz šitām savienošanām aiziet daudz laiks. Šitie kontaktiņi, viņiem viss kā ir normāli, bet kā normāli, nav jau oriģināls tās ķīnietis, bet daudz maz, bet viss dot aiziet laiks, kamēr katram vadam uzliek gumiņu, uzliek to tur nopresē. Tas baigi viss iet kopā. Nolēmām izvākt visu to veco protu kārā. Te kaut kā viss baigi dubultā iet, visas masas tur iet līdz augšai dubultā. Vienmēr sakot, vajadzētu vienkāršot. Rek parādīšu vienu lietu, ko nevajag izmantot šitos savienojumus. Viņi bieži nāk šitie sūdi līdzi piekabei, ka nopērk piekabas āķi to komplektu. Un šitās šausmas tur komplektā nāk un cilvēki viņus izmanto. Reāli sanāk tā, ka viņi uzliekot tiek sabojāta oriģinālā izolācija vadam. Daļa dzīslas, tur droši vien tiek pārplēsts. Un, protams, šitādā vietā, kā te pie luktur, viņš vienkārši laiku sāk oksidēties, tur iekšpusē var redzēt, ka viss jau tāds zaļgans palicis, pazūd tur kontakts un beigās arī to varu dzīslu sabojā. Tāpēc, ja liek normāli, bet šitos te vajag pat taisnām izkastē no kastītes iemest.
Vēl problēma tāda, ka mēs lukturim, tur ir pie lukturi likti šitie te klāt, un tur vats ir, protams, ir pārpūs pušu dēļ šitā, bet nevar dabūt nost pagaidām štekeri lielo, un problēma ir tā, ka tas štekers tur ir ne tādā pārāk pateicīgā vietā, bet negribās arī ņemt buferi nost, lai noņemtu lukturi, un es laikam vienreiz teicu vienā video, ka es tā teikt pēdiņās paldies vāciešiem, kuriem bija žēl plasmas, jo agrāk šitiem te Volkswagena štekerīšiem tādi, kā šitie visi nāk, viņiem agrāk bija normāls šitāds te ausis, kur varēja pirkstiem nospiest, un normāli viņas varēja atvērt un noštepselēt. Bet laikam kādā brīdī sametās žēl plasmas, un pārgājus to stulbo sistēmu, kas tagad visiem ir. Nu, pateicoties vāciešu inovācijām, nācās taisīt šitādu ķeksi, lai vispār var rokām tur nevarēja tik klāt, lai šito te mēlīt nospiest. Es saku, nu, kuram bija žēl tie pāris gramu plasmas, lai te būtu normāla austiņa, ko pirkstiem nospiest. Bet, nu labi, reku ir lielisks piemērs, ko izdara šīs te savienojuma klēmītes, ko liek arī daudziem piekabas āķiem komplektā. Viens vats jau ir viņu bijis uzlikts, un tas ir puš, bet reku ir otrā vadā iekšā. Un viņš jau viss te riņķi apkārt oksidējas, divos vados, principā, iečakarāts iekšā. Viens ir pārturinies puša šito. Tā ir, ka negribu kā pie cilvēkiem sataisīt visu. Un tā process iet uz priekšlēnām. Būs tā tagad, kad te uzreiz reistas varēs katru lukturu noņemt atsevišķu nost. Un tad visi tie lukturu vadi. Savukārt šitiem pat stūrītī būs vieta, kur nu, tā kā lai nav visi mazie vadi jāvalk uz augšu, tad te ir saspiests kopā, un uz augšu tikai aiziet viens plus, viens mīnus, un kas mums tur vēl ir, gabarīts vēl ir. Un izskatās, ka varēs to kasti drošinātāju ar relējiem iestutēt. Nu, ideāli būtu šitādi te relēji, diemžēl es tikai vienu biju no Aļika pasūtījis. Viņam ir hermētiska apakša, te ir gumija riņķī. Nu, viņš tiešām tāds, ko varētu droši vien peļķē iemest. Bet tā kā mums vajadzēja divas relējus un vēl drošinātājs, tad palikām pie šādas te kastes no Volkswagen. Kaut kādu neatceros kāda, bet aizmuguris paņēma ar šo te saucamo florstik slīmu aizlieciet, lai te no apakšas kaut kāds mitrums netiek. Un augšpusē vienkārši tās līgstas ar arī to pašu tehnisko vazelīnu saspiež pilnas, un es domāju, ka tad ir ļoti ok. Nu, arī drošinātājiem līgstas vajag saspiest pilnas, lai tur vienkārši nav metāls, kam oksidēties. Un tad tas viss cerams te kaut kur plānā ir, ka tas šādi te pie akumulātoru viss tā kastīti nostāsies. Nu, ko nakts ir pienākusi un darbs ir padarīts. Jāsaka, ka tas viss aizņēma necerēti daudz laika. Mēs divatā strādājām, paldies Ilmāram par palīdzību. It kā liekas, ka tur pāris vadus savilkt tur no lampām uz šejien un pēc tam uz turien. Bet īstenībā, nu viss tas, kad viss tas jātais no nulles, jāizdomā, kur kas ies, kur šitien te ir, aiz katras lampas ir štekerītis, kurš arī katrs pins ir jāuzpresē virsū, nu viss tas štekers, katram ir trīs tie konektori, kas jāuzpresē, viss jāsaliek, tas ir jau uz katrām lampām, cik tur ir, tad viss jāsavalk vadi, jāsaliek, visi jāizdomā schēma, kā to te drošinātāju kasti, pēc iespējas mazāk liekiem vadiem, te visu salikt.
Nu jā, un tad tas arī viss paņem tās minūtes un stundas, principā. Un, nu, man liekas, ka izdevās diezgan ok. Tā visas tās tālās gaismas kopā pamērījām 22 ampērus. Uzlika 30 drošinātāji. Šī ten lielais relais, kas tur 60 ampērus, viņš jau ir silts, tā kā tur neko mazāk nevarēja likt. Te palaidām to vadu pa šejieni. Es uzliku tādu, negribēju gofru likt šoreiz, uzliku tādu, tā kā es viņu sauc pa zeķi, tāds plasmas tāds tā kā tīkliņš. Viņš diezgan labs par tādu beršanos ir. Un pielikām te klāt, kur oriģināli arī nāk. Visi tie barošanas plusi, tā kā, nu, ir katrā ziņā solīdi salikts, cik nu tas ir iespējams, valkot, teiksim, lietas, kuras nav bijušas oriģināli tajā mašīnā, jo, protams, bez šitādiem kaut kādām liekām vadu cilpām visu nav iespējams praktiski izbeigt, jo ir jārēķinās, ka tā kasti ir vajadzīgi izcelt ārā, lai viņi nemaisās, lai nav jāknieb vadi nost. Nu, tad, protams, viņas nevar savādāk. Viņš kaut kur vēl te pieķers ar savilcēju, bet principā, nu, kaut kas liekas visur paliek, bet, nu, es domāju, ka izdarījām samērā solīdi visu to. Tā kā paldies, kas skatījās, ielika tīkšķi, un tad jau līdz nākamajam video.